ir šāds dokumenta projekts, memorands. Par publiskās pārvaldes izdevumu samazināšanu, ietaupījums novirzot aizsardzībai un citām prioritātēm. Mērķis ir tikko pieminētais, publiskā sektora izdevumu samazināt pa 850 miljoniem eiro, tātad 5% no valsts budžeta, ja, Ašarāda kunga tikko uzskaitītajiem, un tālāk ir 5 virzieni. Vai jūs esat zem šiem 5 virzieniem? Uzkalkulējuši tos 850, kā šito dabūt gatavu? Katram ir savs darbs jāizdara. Mēs neiesim finanses ministrijas un pārējo ministriju vietā atrast visas detaļas. Mēs redzam, ka var šo summu iekonomēt. Mēs neiesim atrast, bet zinām, ka var. Tas ir kā? Ir ļoti daudz funkcijas, kas dublējās. Mums visas ministrijas, kā tu pats zini, viņi uztaisīts vertikālā veidā, un tur vienas un tās pašas funkcijas ir. Un ir ļoti, man kā auditoram, ir ļoti daudz iespējas funkcijas centralizēt, apvienot un izdarīt. Un tagad pikantākās lietas sākās. Tātad preces un pakalpojumi, tie 2 miljardi pieminētie. Kas viņus saņem? Jūs viņus saņemat. Tieši jūs visi. Ļoti pareizi. Pētījumi. Cik Pricewaterhouse gadā saņem no valsts un pašvaldību budžetiem pētījumos? Abnormālas summas. Es domāju, ka miljonus. Ir miljoni. Nav. 100 000 daudz, jā? Visi, paga. Tas ir interešu konflikts tieši, ka jūs, kas ēd valsts budžetu, tagad baigi taupīs, bet jūs jau neesat ieinteresēti samazināt tajās vietās, kur jūsu biedri saņem. Mēs uzskatām, ka šis ceļš iet uz samazināšanu izdevumu tajās lietās, no kurām var atteikties šajos apstākļos, kādi ir ģeopolitika un kādi mums ir uzdevumi, un novirzīt aizsardzībai, skars tiešā formā arī mūsu visus. Bet jūs iekšā neiesiet, tās lietas nepateiksiet, vai iesiet iekšā? Mēs neiesim iedot precīzi un sāk strīdēties par katru detaļu. Mums ir jābūt, kā mēs to redzam. Katrai ministrijai ir uzdevums tādā apmērā samazināt, atrast šos izdevumu samazinājumu. Mēs varam nākt talkā, palīdzēt.